Un atkal svētdienas rīts. Daļā orhideja pašā ziemas vidū zied un priecē mūs. Kā gribas, lai ātrāk atnāktu siltais pavasaris, ar dabas smaržu, ar jaukajiem ziediņiem, bet pagaidām gribu parādīt jums porcelāna jaunumus. Viskaistākais un vissmalkākais un visinteresantākais ir nonācis Vitas servīze. Smalkā Vita plāns sienu ar tik daļiem, smalkiem taurinīšiem. Un ļoti, ļoti brīnišķīga. Līdz šim pilnu komplektu nebijām redzējuši. Un ieraugot to, ļoti, ļoti gribējās iegādāties. Vāciņš, cukurtrauka, viss ir bez atsitumiem, ļoti jauki saglabājies. Nu, protams, tas ir mākslas darbs. Piena trauks, kafijas kanna. Apakštās ļoti bagātīga zīmēta ar taurentiņiem un kūku šķīvis. Zilie zīmogi otrās šķiras. Nu, ļoti, ļoti skaists, brīnišķīgs, smalks servīzes daļas. Šis cukurtrauks nonāca pēc izsoles, un arī ir interesants un neredzēts dekols. Tātad ar šādu dekolu bija viena vesela servīze. Arī tāds skaists ziediņš, zeltījuma nav, bet arī smalks plānsienu trauciņš. Un atkal par vitām varam runāt tālāk. Šoreiz tie ir kūku šķīvi un apakštases, bez krūzītes. Ai, cik skaistas vizbulītes! Uzreiz atgādina jauko pavasari. Nu, tik brīnišķīgs un smalks dekols. Un tā gribas pavasari, kad atkal atceros, kā nākšu no meža, un tur būs rokā vizbulīšu puškis, kas atgādinās par saviem bērnības laukiem, savām mežu takām. Nu, ļoti brīnišķīgas vitas, apakštasītes un kūku šķīvji. Porcelāns porcelānam, bet vēl gribu parādīt ļoti senatnīgu vāzi. Šī tika ražota Ilģu ciema stikla rūpnīcā ļoti, ļoti sen. Un viņai ir lūk tāds ozola zars. Ilģu ciema stikla fabrikas jau sen nav. Nu, izstrādājumus vēl var iegādāties.
skaista kristāla vāze. Tā kā šī video ir vērsta uz pavasara pusi, kaut gan pavasaris vēl ir tālu, bet ļoti vēlos jums parādīt arī ļoti interesantu, skaistu latvisku figūru – līgo. Vai nav brīnišķīgi? Tautu meita ar kokli, papardes zieds, zeltījums. Un ir tas, ka šī figūra ir saglabājusies bez atsitumiem. Puisim galvā ozola vainags, kauss un abiem ir tautu tērpi. Šoreiz uz tādas skaistas nots es jums saku atā, lai atnāk pie mums ātrā pavasaris dabā, kā arī mūsu sirdīs.